Dodamies kopā uz Ekonomikas un kultūras augstskolas studējošo pašpārvaldes rīkoto erudīcijas vakaru. Un vakara tēma – Latvijas svētki. Un par uzvaru cīnīsies Dāvis, Ralfs un arī es. Mēs sākām ļoti spēcīgi, jau pirmajā uzdevumā Dāvis bija iegājis avio biļešu veikalā. Lai nu kā viņš palika ar mums, ar komandu, un bija nākamais uzdevums, kur bija jāraksta. Un kā jūs redzat, mūsu sejās rakstīšana mums izsauc ļoti lielu stresu. Ļoti lielu stresu. Sapcīt, šaurots eks studentiem šis pasākums bija ļoti forši noformēts. Un šajā momentā pateica, māleči, jums 1 punkts, bet tad es sapratu, ka tas ir pretinieku komandai. Jā, un tad mums vēl ļāva uzspēlēt klusos telefons. Man liekas, šo spēli kādus gadus 19 es jau neesmu spēlējusi. Un tad bija pauzīt no visas trakās domāšanas, es neko nepaņēmu paēst, jo, man mašīnā ir dators, un tad notika, kas prātam neaptverams. Mūsu komandai mēmējā šovā bija jāatmin Lauris Reiniks. Un vēl bija papildus jautājums, uz kurus entuziasma pilna nepareizi atbildēju. Un tālāk, protams, vairākas minūtes rendoju par to, cik negodīgs un grūts bija tas jautājums. Bet ejam tālāk, tad mums bija vēl pāris uzdevumi, un bija pienācis laiks apbalvošanai. Es biju diezgan pārliecināta, ka, mēs uzvarēsim, ja mēs atbildējām uz visiem jautājumiem. Beigās mēs dabūjām diplomu par piedalīšanos, un šis bija tas moments, kad es sapratu, ka uz jautājumiem vajadzēja atbildēt pareizi, nevis vienkārši atbildēt. Bet, galvenais jau ir piedalīties. Milzīgs paldies eks-studentiem par tik forši uzrīkotu pasākumu. Un kā teikt Lauris Reiniks, viss čau, manis te vairs nav.